mūsu šodienas stāsts sākas Ventspils ostā. Ventspils var lepoties ar vienīgo paceļamo tiltu Latvijā. Pateicoties Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstam, 2009. gadā tika uzsākta tilta rekonstrukcija. Vecās dzelzbetona siju konstrukcijas tika nomainītas ar jaunām un vieglākām metāla konstrukcijām. Tika nostiprināti tilta upes balsti, uzbūvēta jauna paceļamā daļa un jauna braucamā daļa ar 4 joslām iepriekšējo 2 vietā. Pēc tilta rekonstrukcijas parādījās iespēja arī izmantot Ventspils brīvostas teritoriju abos upes krastos. Vērienīgu atjaunošanu ir piedzīvojis gan Dienvidu mols, gan Ziemeļu mols. Jūras vilinājums ir teju katra latvieša asinīs. Un Dienvidu molu, kā iecienītu pastaigu vietu, kur vērot krāšņus saulrietus vai sagaidīt kuģus ostā, ir iecienījuši gan ventspilnieki, gan pilsētas viesi. Tas, ko es redzu, viss ir sakopts, viss ir tīrs, plašs, drošs. Aiz tiem veidojumiem tur viss ir aizvējās, silts un omulīgs. Ja kādreiz te bija diezgan nodrups un tā, kamēr man bija bērni mazi, tad atbraucām, likās, nav īsti droši, tomēr tā vējains un smiltis un viss kaut kas. Tad tagad kolosāli. Savukārt Ziemeļu molā notiek kravu pārkraušana, jo molam piegulošajā teritorijā atrodas vairākas kuģu piestātnes. Jāņem vērā, ka virs ūdens atrodas tikai neliela daļa mola konstrukcijas. Nopietnākais darbs tika paveikts vairāku 10 metru dziļumā. Vēsturiskās koka konstrukcijas nomainot ar metāla un betona konstrukcijām. Tādējādi ūdens no jūras neieplūst ostas akvatorijā, pasargājot to no smilšu sanesumiem. Šobrīd vienīgais prāmju satiksmes savienojums starp Latviju un Skandināviju ir tieši no Ventspils ostas, kas ir iespējams tieši pateicoties ar kohēzijas fonda atbalstu izbūvētajām pasažieru piestātnēm un prāmju termināļiem. Ventspils var lepoties ar mūsdienīgu ēku prāmju pasažieriem ostas ielas promenādes sākumā. Lai atvieglotu kravu piegādi ostai un vienlaikus pilsētas iedzīvotāju pārvietošanās iespējas, atjaunoti vai no jauna izbūvēti teju 80 ostas pievedceļu posmi. Būvniecības ietvaros veikta gan jauna pievedceļu posmu izbūve, gan esošo posmu pilna saguma konstrukciju pārbūve vai to nespējas stiprināšana.